Čau, čau visiem! Otrās sērijas filmēšana ievilkās krietni, jo nevarēja dabūt piekabi, kad bija šofers, kad nebija šofera, tad bija piekabe. Un tā tas man baigi ievilkās. Bet nu beidzot ir tikām gan pie piekabes, gan pie kempera. Un dabojām viņu uz mājām, bet pirmajā dienā dēļ lietus uz Ogri nebraucām. Uz CSDD aizvedām mājās, biku savedām, biku piekārtojām un nākošo dienu aizvedām uz Ogri, uz CSDD. Nu, apmēram tas viss bija šādi. Я поеду в нем, скажу. Ты что, прикалываешься? Да. Если сосед придумала геморрой, звони Сергею. О, лампочки горят, точно? Ну, доброе утро, Сергей. Доброе утро. День номер 2. O! Mazliet pieremontējām šo stūrīti, lai vējš nepūs. Uztaisīju CSDD salīdzināšanu. Numuriņi sakrīt, tā kā paldies Ogres CSDD. Uzbraucāt! Laikam vēl vajag, jā? Nu, nē, ir labi. Nu ko, ir vietā. Beidzot, negribās teikt mājās, bet man ir aizdoms, ka viņš tur vajag ilgi nostāvēs. Tā kā vietā ir, šodien gribās viņu uzlikt uz gājām, piepacelt, apskatīties, kas apakšā darāt, nomazgāt viņu no āras, iztīrīt visu iekšā. Nu kāda prognoze? Tieši šitas zaļais? Domāju, nē. Nav. Jā, es redzu, pa kuriem ir.
rezultāts acīm redzot ir labāks. Nebija domājis, ka vienkārši mazgāšana dos tādu vizuālo efektu. Ceru, ka nākošā sērija tik ilgi neievilksies. Uz drīzu tikšanos!